Čau cilvēki, šodien atkal es esmu savos laukos, un šodien es uz Dienvidāfrikas kazanu gatavošu soļanku. Tā man kurās ugunskurs kazanām, tā man arī grils jāiekūrina, un tad es jums parādīšu sastāvdaļas. Man būs tāds ātrais variants soļanku. Tā kā man te laukos vēl nav tāds normāls iekšķu virtu, es visu var teikt gatavo ārā. Un lielāko daļu es esmu jau sagatavojis iepriekš, sagriezus, lai man šeit nav baigi, kā saka, jāčakarējās. Tā, šeit jau man ir sagriezts desas, doktora desas, alas sardels, gurķīši marinētie, paprika, tur vēl arī ies čili, pipari, ķiploki. Es vēl arī apcepšu gaļu, tad es apcepšu sīpols, un tad šo visu es likšu iekšā arī apcept. Tad, kad viss tas būs apcepies, tad es mazliet pieliešu ūdeni, tā pasautēšu, tikmēr es sagriezīs kartupeļus man te sagatavoju, un pēc tam liešu klāt 2 paku tomātu sulas. Un tas saļankai laikam arī tad būs viss paralēli, es grillēju sašļiku, šitas ir cūgaļa majonēzē, tā man vēl ir palikuši alas desiņas, un tad to sašļiku varēs ēst ar dārzeņiem un ar lāvašu, šitas pat tilpju vāksins ir. Un saistībā ar garšvielām zupai es tur baigi neko klāt nelikšu, varbūt kāds sāli piebērs, un tas laikam arī viss. Es vēl aizmirsu pateikt, ka es likšu klāt olīvus. Tā, šeit man kurās uguns priekš kazan, man vajag ogles, jo šitas kazans ļoti ātri uzsilst. Ieliku iekšā sīpoliņus, tagad es viņus tā smuki apcepu, un tad likšu pārējo visu klāt, marinētos gurķīšus, desiņu, paprika, čili, ķiplociņus, un tad es to visu smuki apcepšu. Tā, pieliku es klāt pārējās sastāvdaļas desiņas sagriezt, marinēt gurķīši, paprika, ķiplociņi, lai viņi bišķi apcepās, un tad liešu klāt mazliet ūdeni un tomātu sulu. Pielēju mazliet klāt ūdens, 2 litras pielēju. Tagad, lai te pavārās, pieliek arī klāt čili pipars, izmaisīju, un tagad viņš te tā pavārīsies, un tad jau liksim to tomātu sulu klāt. Liekam virsū vāku, lai viņš te pavārās. Tā, cilvēki, es ceru, ka jūs redz, tā viņš man te smuki tagad vārās. Tā, lai viņš man te pavārās, ja jūs zināt, cik forši smaržo, tik garšīgi. Pielējam klāt tomātu sulu, es liešu 2 pakas, 1 paka, 2 paka, un tad būs ļoti, ļoti kreptīga, forša, kārtīga saļāņučka. Un tagad vēl liksim pavārīties kādu laiciņu. Redziet, cik smuki vārās. Būs garšīgi. No ko cilvēks? Zupišs gatavs. Jānosmeķe. Izskatās jau ļoti labi. Vislabākie ēdieni ir uz dzīvu uguns taisīt. Ļoti labs kazans šitas. Dienvidāfrikas kazans ļoti labs.